Šādi es trenējos, lai iemācītos krūtis triks ar savu ķermeņa svaru un labi izskatītos. Šodien es trenēju front lever, tāpēc pirmais vingrinājums bija 4 piegāņu front levera pretstības gumiju. Forma ir perfekta, un tagad mērķis ir noturēties aptuveni 10 sekundes pirms ņem vieglāk gumiju. Otrais vingrinājums bija 9 piegāņu front lever pacēlienu pretstības gumiju. Zinu, baigais lēciens no iepriekšējā treniņa 5 piegājieniem, bet man bija tik daudz enerģijas, ka nebija kur to likt. Trešais vingrinājums bija 9 piegāņu roku iztaisnošana lielākiem tricepsiem. Šeit notika tas pats piegāņu lēciens, kas front lever pacēlienos. Rīt gan jau jutīšu. Ceturtais vingrinājums bija 5 piegāņu presītes lielākai presītei. Uz pēdējo piegājienu atkal gan sarāva presi krampī. Jūs izdarījāt 2 piegājienus vairāk nekā iepriekš, bet viss beigās bija ok. Piektais vingrinājums bija 2 piegājienu augstais planks uz pirkstiem spēcīgākiem pirkstiem. Tagad es jau noturēties 17 sekundes, kas ir normāls progress no iepriekšējā treniņa 13 sekundē. Un miera man vēl nebija, tāpēc sastais vingrinājums bija 3 piegājienu roku saliekšana lielākiem bičukiem. Parasti es darītu sānu pacēlienus, bet pēc gētiņa kaut kā sāp labais plecs, paceļot roku virs galvas, tāpēc pagaidām atpūtīšos no šī vingrinājuma. Kopā es izpildīju 32 piegājienus, kas ir aptuveni par 10 vairāk nekā parasti. Nav optimāli pēc sporta zinātnes skatu punkta, bet par cik trenēšanās ir vienīgā lieta, kuras var izlikt savas negatīvās emocijas, es to reizēm varu darīt stundām ilgi, pat vairāk nekā vajag.